Nu, jūs redzat to rindu, jūs redzat tos cilvēkus. Tas ir vienkārši ārprāts, tas ir tā kā pats rīts. Tas sanāca ilgi. Re, kur mēs redzam. Un te mēs abi divi stāvējām un teicām jā vārdu. Šeit sēdēja visi mūsu draugi un ģimeni. Un tad, kad mēs ar tēti teicām viens otram jā, tad bija skaidrs vārds. Un tā mēs kļuvām par Florenčiem. Jā, par Florenci Vīksmu ģimeni. Vai tas pats mācītājs, kas tevi kristīja? Vai tu atceries? Jā. Kristīja. Jā, Kristīja. Tu arī esi Florence Vīksne. Un mēs brauksim. Jā, un mēs brauksim uz Florenci iepazīt. No kurienes tad ir nācis dzimtas uzvārds. Braucam piepildīt sapnī! Leonard, tu esi malacis! Tā, kas te ir, ko es te meklēju? Kur ir tas, ko es meklēju? Re, kur ir? Glezniecības vēsture. Ja? Mums noteikti noderēs. Kāpēc? Jo Roma, Florence, Renesanses dzimtene, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli. Es nevaru sagaidīt, kad iešu uz Ufīciju un vēl uz visiem muzejiem. Tas tagad man tā interesē un īstenībā pienāk kaut kāds laiks dzīvē, ka tas tev tiešām sāk interesēt, vai ne, Oskar? Nu, ir tikai viena problēma. Mēs šobrīd netiekam nevienam muzeja iekšā. Kāpēc? Piedod, vajadzēja rezervēt mēnesi iepriekš, tā kā mums notiek viss pēdējā brīdī, biļets nav pieejams. Kā tā? Ja jūs pērkat biļets, tad es iesaku to darīt mēnesi iepriekš, parūpēties par to, ka jums ir biļets uz Vatikānu muzeju, jo diezgan neiespējami šitais. Bet man ir viena laba ziņa. Jā, es atradu vienu itāļu grupu, kurai mēs varēsim pievienoties. Bet tā ir ļoti laba ziņa. Nu jā. Vienmēr jau kaut ko var. Nu itāliski mēs taču sapratīsim. Bet Ieva, man tev būs maziņš pārsteigums. Pirms mēs būsim Florencē. Kāds pārsteigums? Nu, tad tu redzēsi. Kaut kas viegli romantisks, viegli atspirdzinošs, viegli patīkams. Ok, man pārsteigumi patīk. Jā, bērns arī iekļausies. Vairāk mums laikam triks un tips nebūs, jo kurš gan nav bijis Romā, vai ne? Visi ceļi ved uz Romu. Visi ceļi ved uz Romu, bet es domāju, ka arī skatoties, kā mums tur ies, jūs varēsiet izdarīt daudz secinājumu, kā vajag vai kā nevajag. Tā kā mēs vienkārši pieredzēsim, redzēsim, kā mums ar tiem muzejiem un bērnu. Es tur vairāk saprotu. Dodamies ceļā. Itāļu! Jā! Hei, Luigi, pagaidi mani!
nesaproti, itāļi vienkārši skrien virsū, bumbas mētā, pizzas brauc, viss notiek, kāds sakars. Roma ir visturistiskākā vieta Eiropā, un mēs esam tieši vasaras epicentrā. Mēs dzīvojam pašā Romas centrā. Kāpēc izvēlējos pašā? Nē, tu vari ātrāk tikt pie vispārējā, bet kā lai es tiekšu tur, te motoru apmēs dzīvo? Miers, itāļu miers, visi kārtībā. Vajag tikai vienu espresso, gelato, aperitīvo un viss būs labi. Mēs tā kā nezinām, kur mēs esam. Mēs zinām, ka mēs esam Romā. Tas ir klāt jau. Šitai ir mūsu durvis? Droši šīs trūklakas ūdeni var arī dzert. Ļoti garšīgs. Dosim tētim arī, ja? Tēti, lūdzu. Tētis ir pelnījis, viņš filmē. Paldies! Esam uz Spāņu pakāpieniem. 138 pakāpieni, tā vismaz saka mums informācija. Šis kāpnes patiesi ir milzīgas, un te ir ko darīt. Šīs Spāņu kāpnes un pakāpieni kļuva īpaši slaveni pēc Oskara apbalvotās filmas Romiešu brīvdienas, kur Audrey Hepburn spēlē galveno lomu. Mums trūks tikai saldējums, tā kā Audrey Hepburn. Vai ne? Jā. Klienam pakaļ saldējumam. Kāds? Ai, garšu. Ieva, ko tu dari? Te taču nevar ēst saldējumu. Ieva. Mums ir slavenais kino katrs Leo. Negri, mums ir viss. Mums tā pilna. Nu, tad kāpit nost. Oh, mamma mia. Kur mēs esam? Iesim paskatīties Trevijas trūklaku. Pie tiem visiem cilvēkiem. And then there's the soap inside. We wash on the fountain there. It's okay? Come on. Mēs ejam. Galvulis? Augstas tici, jā. Tā, bērns ir slapjš, tas ir darīts. Trevija strūklakā ir speciāls ziebs, kur nevajadzētu slapināt bērniem galvu. To mums pateica pati policija, un mēs dabūjām pakaļām, jo bērns braukāja mašīnītī, un te bija viss kaut kas, un mēs nesapratām, un bija scēna. Mēs bijām turistu epicentrā, visi skatījās uz mums. Bija tas šejums. Daudz eiro mēs šeit iemetām, bet katru dienu šeit
šeit iemet apmēram 3000 eiro, ko ziedo pēc tam sarkanajam krustam. Un kas ir ļoti skaists cēls mērķis, palīdz nabadzīgajiem, palīdz trūcīgajiem, jo tiešām šis ticējums, ka mēs iemetam naudiņu un atgriežamies Romā strādāt, cilvēki tam tic, un tas ir tik skaisti. Vai ne, Leo? Jā! Agrāk, kāds arī droši vien man pievienotos, bija varbūt pielaidīgāki noteikumi, bet es biju šeit, kad man bija 14 gadi vai 13 pat tad. Un es atceros, ka te vispār nebija gandrīz cilvēki un varēja mierīgi pieiet klāt, apskatīt, nesteigties. Bet jā, noteikumi ir kļuvuši bargāki līdz ar apmeklēšanas droši vien amplitūdu. Un jāsaka godīgi, ka jā, ja katrs aiz sevis varētu savākt to salveru, ko viņi nomet, un citādāk varbūt arī būtu citi noteikumi. Katrā ziņā šis ir ļoti, ļoti sens, vēsturisks piemineklis, strūklaka, ko tiešām ir jāsargā un jāciena. Un jebkuras citas novirzes no tām, tur nedrīkst, to nedrīkst. Kas notika? Te ir tās ielas, ir ļoti nelīdzenas un citur līdzenas, bet mums nelīdzenas. Gājējiem te ir grūti. Mozījumi gājējiem. Bet pasies, kā skeito puiši. Pasies, kaut kur meitene aizbrauc. Wow. Ai, meitenes aizbrauc. Roma nav tikai renesansi un māksla, tad tas ir Roma agrāk bija liela pasaules centrs, impērija, kas bija milzīgi, visi ceļi ved uz Romu, tāpēc, ka Roma bija galvenā, un šeit bija izklaides vieta, Kolizejs, kas ir mežonīgi liels amfiteātris, kur notika gladiātoru cīņas, gan ar tīģeriem, ar plēsoņiem, ar vēršiem, cilvēki cīnījās, un cilvēki nāca uz to skatīties kā uz tādu izklaidi, un tas bija ļoti sen, bet tā arī ir kultūra, kas šeit ir tepat blakus. Tā ir Roma, senā Roma. Jāstāv rindā. Jā, kaut vai mēs esam ar bērnu visagrāk, tāpat, Ieva, mums ir jāstāv rindā. Ko? Ieva, kas bija? Viss kārtībā, es piegāju klāt, pajautāju, vai mēs varam ar bērnu, mani palaida. Bet rindas jau mēs esam 7 no rīta šeit. Tagad jau pusstundu mēs ejam, kad 7:30. Un tas ir nereāli. Tikai 7 viņš atverās. Ja tikai 7 atverās. Tātad cilvēki šeit ir bijuši no 6 rītā stabili.
Bet ieeja ir bez maksas, tāpēc arī visu laikam stāv? Jā, ieeja ir bez maksas. Nu, mēģināsim, redzēsim, cik mūsu laika ziņā šis aizņem, lai izbaudītu šo Vatikānu mākslu un burvību. Ūdens mums ir līdzi. Ir tā, ka tur ir kā lidostā, tur mantas skenē. Respektīvi, tu nevari ienest to, ko nedrīkst, mēs nezinām, ko nedrīkst. Tā kā iespējams. Mēs esam Svētā Pētera bazilikā, lielākajā bazilikā pasaulē. Un šeit ir ko elpot, kā debes. Šeit ir tāda apgarota sajūta, saule iespīd vispār burvīgi. Es nespēju noticēt, ka mēs esam šeit ar bērnu. Jā. Pats. Kur pats? Viņš visu laiku grib man uzkāpt augšā, manī. Jā, nu es ļaušu viņu. Tā ir ar bērniem baznīcā. Viņi tikai padauzīties. Leonard, mēs esam Svētā Pētera bazilikā. Tā nevajag. Paldies tev, ka tu esi tik izturīgs. Es mīlu tevi. Kā jau mamīti. Faltan tres. Y uno del grupo de Mateo, ¿verdad? Tev ir jāsaprot, ka katra sekunda ir svarīga. Stundu vēlāk tie jau ir vairs neiespējami pavadīt laiku. Šausmīgi daudz cilvēku. Siksta kapela mūsu nākamais skates punkts, lai sajustu vēl vairāk mākslas burvību. Šeit pavarās brīnišķīgs skats ar ļoti daudz cilvēkiem. Un mēs iesim paskatīties tās ārkārtīgi lielās rindas. Welcome to the line, babe. This is great line. And this is the end, yeah? Tā, mēs esam nonākuši beigās. Šī būs laikam mana rinda. Šo rindu var izstāvēt 3 stundās. Jāstāv gan ir saulē, labāk paņemt lietu sargus. Karsts. Ir tik agrs no rīta, 8:30 un jau ir liekas 40 grādi. Kaut kāds trakums. Sestdiena Romā uz muzejiem. Tātad vienīgais veids, kā mums nestāvēt garajā rindā, man bija nopirkt biļeti ar gidu itāļu valodā. Tāpēc 10:00 mēs būsim ar grupiņu itāļu valodā, dosimies muzejā nepamanīti. Lūdzu. Uzlīmīte. Mūs gan īsti pieķēra. Viņa prasīja, vai jūs tiešām esat itāļi? Sī, Jūs uztraucies, ka mēs vispār neko nesapratīsim itāļu valodā. Mēs uzliksim austiņu, varēsim baudīt mākslu. Itāļu valodā. Itāļu valodā. Itāliski arī jābauda tā māksla ir. Tas īstais. Misija!
Uzvarētu. Nē, es uzvarēšu. Uzvarētu. Nē, es uzvarēšu. Labi, es. Varējām sagaidīt, kad mēs dabūsim audio gaidu, tāpēc mēs uzreiz nozudām. Viņi uzreiz saprata, ka mēs neesam itāļi. Mēs neizskatāmies pēc itāļiem. Kaut kad bišķiņ jau ir, bet Leonards viņš vairs nevarēja izturēt, tāpēc mēs uzreiz pat taisno iekšā. Pirmais! Muzejā. Stop. Lep. Pasties, sievietes attēlotas ar normāliem bērniem. Iesim tālāk meklēt Siksta kapeli. Tu pat neko neredzi. Te ir karsts un, ja godīgi, elpojam. Mēs esam pilnīgi nosvīduši. Šīs ir tās rindas, kas ir Siksta kapela, lai aiziet pastīties. Vai tas ir tā vērts? Nedomāju viss. Leonards ļoti grib mājās, mēs arī gribam mājās, tikai mēs nezinām, kur ir izēja. Kādā festivālā tu nevari tā. Mamma. Nu, jūs redzat to rindu, jūs redzat tos cilvēkus. Tas ir vienkārši ārprāts, tas ir tā kā pats rīts. Bet mēs esam spēcīgi, vai ne? Visu ūdeni. Pasies, cik skaisti. Pavēdinies! Cik labi! Tad šo gleznoja Rafaels. Viņš ir tur iegleznojis visus filozofus tā laika. Aristoteli, Leonardo da Vinci, kas tur gleznoja. Viņi visi... Mamīte arī tur ir? Kur mamma ir? Tā ir mamma. Labi. No viņiem mēs esam smēlušies daudz idejas par to. Viņam ir bumbiņa. Es te skatos un ieraudzīju, ka te rakstīts Ņina un Roman. Tas kā aprakstīts. Tagad mēs iesim iekšā Siksta kapelā. Izgājām no Siksta kapelas, viņš tiešām tajā burvībā tur aizmiga. Enerģija tur tiešām maģiski. Nu, re, kā jau es teicu, lakats nodara vienmēr. Mēs arī atvieglojam, kā saka, Leonarda nešanu. Es apbrīnoju šo mākslu. Es tiešām jūtos kā sapnī, un, ja sākumā teicu, vai ir tā vērts, tad 100% ir tā vērts. Jā, ir tā vērts. Kaut vai būt klātesošam šim mākslas darbam, kas ir viss Vatikāna muzejs. Jā, bet viņš aizmiga un tieši Siksta kapelā. Mēs pilnīgi sajūtām šo dievišķo pieskārienu, kas mums deva pilnībā izbaudīt mākslu, lai mēs tālāk dotos uz Florenci un tad sajustu mūsu saknes. Laižam! Labrīt! Man liekas, gulēt tik ilgi. Šī pastaiga māksla un tik daudz vienā dienā. Jā, es basēju. Jā, tad pusties. Vai ne, Leon? Caustīju jau, jā?
Mēs atrodamies Toskānas reģiona centrā. Šeit visur ir olīvu koki, vīnogāji, un mēs paliekam agriturismo, kas ir Itālijā ļoti tāds autentisks veids, kā nakšņot un izbaudīt, kā vietējie dzīvo. Būtībā agroturisms nav sācies sen, ir diezgan jauns un varbūt netik populārs. Ir, kas zina, un tāpēc dodas šeit atpūsties un tiešām izbaudīt šo Itālijas dabu, kas arī mums ļoti sirdī, šī daba. Jo vairāk mēs iepazīstam šeieniešus, vidienes, epicentra, pašu zemkopības dievus, es tā teiktu, jo labāk izprotam arī Itāliju un tās saknes. Mēs patiesi esam sajūsmā par šo vietu. Es esmu sajūsmā. Paldies tev par šo pārsteigumu. Tā ir unikāla iespēja, jo valsts viņiem atbalsta šo, ka viņiem turismā lauksaimniekiem, kas šeit darbojās ar vīnogām un olīvēm, viņiem atbalsts, lai viņi var uztaisīt mājiņas un turisti var šeit palikt. Un vienmēr arī ir baseins, kur arī peldēties. Viņiem viss ir pieejams un viņi ir ļoti atvērti un viņi tiešām cenšas komunicēt. Viņi ļoti grib uzņemt viesus. Bet ir laikus. Rezervējam atkal laikus, jo tad tas ir pieprasīts. Un ierobežotā skaitā šeit tikai paliek labi, ja 2 ģimenes, tā kā katrā vietā. Tas ir ļoti ierobežoti. Šeit vīns. Pakaršosim. Vīns, ko ražo šeit. Šis ir Chianti apvidus, un tieši šeit ražo Rosso vīnu, sarkanvīns. Šādi vīni, kas šeit tiek ražoti tādos mazākos daudzumos, tiešām ir ļoti īpaši noturēti un ar īpašu mīlestību, kā saka, veidoti, lai tos patiesi varētu baudīt. Šeieniešas ģimene, kas ir Trampustī, šo vīnu jau gatavo 4 paudzēs, kas jau ir 100 gadus atpakaļ un vēl vairāk. Ir arī viņiem saglabājušies pieraksti, ko viņi pieraksta un ir pierakstījuši pirms vēl 100 gadiem. Vīna receptes, kā vīns stāv, kā nobriest, kas ir tās nianses, kāda struktūra. Tas viss ir pierakstīts un arī saglabāts līdz pat šai dienai šajās mājās. Mēs vienu dienu pavadījām šeit pilnīgi neko nedarot. It kā neko nedarot, tas nozīmē nefilmējām, bet bijām tikai baseinā, bijām mēs, neko citu. Tas bija pats labākais. La dolce vita. Sì. Visi glezno Florencē? Jā, mēs esam Florencē. Tik tālu ļoti veiksmīgi un mēģināsim sajust šo pilsētu caur detaļām. Un kur Leonardo vedīs, tur mēs iesim. Vai ne? Kur tu mūs vedīs? Pilsētu, labi. Lielums ir tāds, to ar acīm nevar aptvert. Cik labi. Nu, tagad es izstāstu pēc Florences. Labvārtīgi. Focaccia. Te ir tāda gaisotne, māksliniecis piezemētāk nekā Roma, un mums jau patīk. Però
bella femmina, te voglio bene t'odio, non la posso scordare. Šis vintāžu krāmtirdziņš ir perfekto. Tomēr varēs visu nopirkt, ja? Jā, es varēšu pilnīgi visu nopirkt, jo man ir Luminor Black karte, kas ļauj izņemt bez komisijas maksas visā pasaulē, kas ir liels plus. Arī man nav vajadzīga līdzi fiziska karte. Es varu izmantot e-valetu, kas ir e-maciņš, un ar vienkārši noskanējot ar telefonu palīdzību izņemt naudu vai arī ar savu pulksteni. Tā kā tas strādā. Labrīt! Opa! Labrīt! Čau, pačučēji! Tev arī kaut kas patīk, ko tu izvēlējies? Kas tas ir? Tas ir vecais. Tas ir ātrāk. Sacīšu. Gribi tādu? Jā. Dāvidu izskala Mikelāņģelo no viena akmens, un tas ir pasaules viens no ievērojamākajām skulptūrām, jo tikai viena kāja patiesībā tur visu lielo torsu, tās rokas lielās. Kā tas ir iespējams, tas ir vienkārši jāredz. Pontis. Mūtaļlētis. Nu jā. Labi. Dievan. Nu labi, ka tu zini, kā to sauc. What's your name? Leonardo. Leonardo, wow, very important name. Leonardo Florence. Green. Ko? Ko? Tur vēl kafeņi. Tad, kad bērns jau ir nogurs, bet tik un tā ir jātiek uz muzeju. Viņam patīk šādi skatīties. Nebūs. Mēs esam Uffizi galerijā Florencē un esam iedvesmoti no tik daudziem portretiem. Un ticam, ka tie ir Medici ģimenes, kas tātad arī bija lielākā ģimene, kas valdīja šeit, kas deva iespēju māksliniekiem būt un radīt tādus maģiskus mākslas darbus, kas ir vēl šodien. Un mēs tā iedomājāmies, ja jau mēs esam Florence Vīksnes un Florence ir mūsu ģimenes vārds, varbūt mums arī vajadzētu ierakstīties kādā portretā. Esam Florences Klasiskās mākslas akadēmijā, kur mēs sarunājām iespēju iepazīties ar mākslas radīšanu aci pret aci. Gribējām visa ģimene portretu, bet šādai gleznai vajadzētu veltīt mēnesi uz vietas Florencē, tāpēc piekrītam, ka glezno Leonardu. Naģa, šīs akadēmijas direktora un pati gleznotāja, sākumā uzņem foto ar Leonardu, jo pati teica, ka savus bērnus skicējot vien izmanto multeni, lai varētu bērni nosēdēt no 10 līdz 15 minūtēm vienā pozā. Glezna top alla prima tehnikā, kuras galvenā iezīme ir darbu pabeigt līdz krāsa nožūst. Un no klasiskās tehnikas atšķiras tieši ar to, ka tā nav daudzslāņaina. Gleznot vienu portretu var no 3 mēnešiem līdz pat 50 un vairāk gadiem. Leonards ir izturīgs
Un mums atliek vien nedaudz izklaidēt bērnu, lai viņš nosēdētu līdz galam, jo tehnikai ir nepieciešama krāsu attiecība, ko mākslinieci skatās dabīgajā gaismā. Un portrets ir gandrīz gatavs. Jāsaka, ka darbu uzreiz mēs nedabūsim, jo tas ir mākslas darbs ar krāsām glaznots un nožūs tikai varbūt pēc mēneša vai 2. Līdz ar to pēc mēneša un 2 mēs saņemsim mājās, bet video būs, to mēs sarunājām. Paldies jums, ka skatījāties un piedalījāties. Te tiešām ir Dieva zeme, un karstums ir lielākais dievs šajā jūnija, jūlija mēnesī. Crazy karstums, traks karstums, un Leonards ir noguris, un mēs esam noguruši. Bet mēs varam teikt, tas bija tā vērts šeit būt un piepildīt sapni un sajust šo zemi pa īstam. Cik mums bija laiks, tad mēs domājam, ka atgriezīsimies. Noteikti atgriezīsimies. Un tagad, ja mums prasa, vai mēs esam bijuši... Tagad, ja mums prasa, ja mēs esam bijuši Florencē, mēs esam bijuši Florencē un to izbaudījuši pilnībā. Nu, Florenci! Nu, buongiorno! Italiano! Spaghetti, vino, bava, gelato!